Sveiciens! Mani sauc Liepa, un tu skaties erudīcijas spēli reāli. Šajā spēlē mēs kopā uzzināsim kaut ko jaunu par Latviju. Par tās vēsturi un mūsdienām, par kultūru un zinātni, par geogrāfiju un sasniegumiem un daudz ko citu. Varbūt jūs, dārgie skatītāji, domājāt, ka es šodien būšu viena. Tās bija nepareizas domas, jo ar mani studijā ir 3 neatkārtojami un burvīgi viesi – Lauris, Agate un Brajans. Kā jūs jūtaties? Kā jūs piecēlāties šodien? Erudīti. Aktīvi. Erudīti? Esi kārtīgi uzkačājis savas smadzeņu šūnas? Šorīt, jā. Kādam var nezināt visu par vēsturi, mākslīgo intelektu, Latviju, geogrāfiju, kultūru, tehnoloģijām un daudz ko citu? Jā, nav nemaz tik viegli satopināt to visu savā prātā. Šovā reāli 3 dalībnieki, gluži kā pētnieki, dosies dažādu tēmu džungļos, lai atklātu ko jaunu. Pirmās 3 spēles tēmas izvēlēsies paši dalībnieki, bet 4. kārtā mēs sūtīsim viņus atpakaļ skolā. Lecam iekšā! Pirmais savu spēles kategoriju varēs izvēlēties Lauris, pēc tam sekos Agate, un 3. diemžēl, būsi tu, Brajan. Tātad, vai tu, Lauri, jūties gatavs? Protams, vienmēr. Nu tad aicināsim kategorijas studijā! Tadā! Mums ir sagatavotas 6 kategorijas, no kurām tu varēsi izvēlēties. Tās ir sargā sevi, mēs ar Lotannu, uzmini vietu, lielāks vai mazāks, rokam pagātnē un atpazīsti robotu. Man tagad kaut kas jāsaka, ja? Tu tagad ļoti nopietni padomā par to, kuru kategoriju tu izvēlēsies, bet kamēr Lauris domā, mēs paskatīsimies mazu video par viņu. Lauris Zalāns, radio DJs, izklaidējošas satura veidotājs un pasākumu vadītājs. Es tev saku tā, lai tev fantastisks vakars un visu labu! Lai gan agrāk vēlējies kļūt par futbolistu, šobrīd nodarbojas ar hokeju entuziastu hokeja līgā, atzīstot, ka kļūt par profesionālu spēlētāju, ja būtu gana talantīgs. Lauris pats sevi sauc par vienkāršu latgalieti. Mazlīgs broļei, nāsi uzvecinās, kur vīns pacīte. Šausmas! Kādu video jūs izvēlējāties parādīt? Tie bija visi tavi arhīvi. Ārprāts. Internetā viss paliek, jā. Pat sāka trīcēt rokas šobrīd, bet nu labi. Vai tu esi nolēmis savu kategoriju? Jā. Tā būs? Es izvēlos rokam pagātnē. Tāpēc, ka es jūtos ļoti nesen nosvinējis dzimšanas dienu erudīti šajā kategorijā. Skatoties atpakaļ uz pagātni. Skaidrs, ka tu varbūt sevi uzskati par tādu mazo vēsturnieku. Mazo? Vai lielo? Tas, ka es esmu mazs augumā, nenozīmē, ka es nevaru būt arī liels savā prātā un sirdī. Tiešām. Jā, ņemam, Laurim ir vislielākā sirds šajā studijā. Noteikumi video studijā. Rokām pagātnē. Šajā kārtā uzzināsim, cik jocīgs reizēm var būt laika ritējums. Dalībnieku priekšā ir 6 kartītes, uz kurām redzami vēsturiski notikumi. Šie notikumi ir jāskārto chronoloģiskā secībā, no senākā uz jaunāko. Cik grūti gan tas var būt? Pēc atskaites dalībniekiem būs jāpaceļ tā kartīte, uz kuras viņuprāt redzams senāks notikums. Un tad nākamais notikums, vēl nākamais un tā uz priekšu. Ja dalībnieks kļūdījās un kādā atbildē izvēlējās nepareizo notikumu, tad to var izmantot vēlreiz. Šajā kārtā var iegūt 5 punktus. Jums ir priekšā 6 notikumi, kuri jums būs jāspēj sarindot chronoloģiskā secībā no senākā notikuma līdz jaunākiem notikumam. Skatāmies mūsu piedāvātos notikumus. Latvijas teritorijā pirmā krāsu televīzijas pārraide. Pārdošanā nonāk pirmais iPhone modelis. Pirmo reizi norisinās vispārējie latviešu dziesmu svētki. Kristapa Porziņa debija MBA. Izdota dziesma Joka pēc alfabēts un tiek atklāts Eifeļtornis Parīzē. Es skatos, Brajan, tev ir mazliet grūtības, tu jau saķēri galvu. Viss jau kūp. Un tas alfabēts. Tas alfabēts. Tas tevi met nos no līnijas? Viss kārtībā. Es tev ticu. Es esmu ar tevi.
Celsim pa vienam notikumam, kas tad jūsuprāt ir sanākais no dotajiem. Esat gatavi? Jā. Agate, vai tu arī esi gatava? Jā, Vai tev bija mini meditācijas pauze? Jā, bija meditācijas pauze, plus vēl es šaubos par vienu, vai tas nav pirmais, un tad tas ir otrais. Bet, nu, kā būs, tā būs. Atklājam savu pirmo notikumu. Un sanākais notikums jūsu prāt Bāc! jau atbildes šķeļās, Lauri. Nu, Tu jūties pārliecināts vēl joprojām par savu atbildi? jā, neizsit mani no ritma. Centīšos, Lauri, neizsist no viņa ritma. Atklājam pareizo atbildi. Pareizā atbilde ir pirmo reizi norisinās vispārējie latviešu dziesmu svētki. Laura, tas nekas, tev vēl ir iespēja atspēlēties. Un arī, ja jūs kādu kartiņu izmantojat nepareizi spēles gaitā, jums viņu ir iespēja pacelt un izmantot nākamajā gainā atkal. Vai esam nolēmuši par nākamo senāko notikumu? Jā. Jā. Tad 3, 2, 1, ceļam gaisā. Un šeit jūs tomēr atgriezāties uz viena viļņa. Beidzot, Lauris vairs nekrīt ārā. Skatīsimies, vai jūs izvēlējāties pareizi. Pareizā atbilde ir: tiek atklāts Eifeļa tornis Parīzē. Mēs esam malači. Jā. Jūs esat lielākie malači. Tiešām. Cerams, ka jums viss neiedzies vēl milzīgā bedrē spēles gaitā. Vai esam nolēmuši nākamo Jā. senāko notikumu? Nu tad ceļam gaisā 3, 2, 1. Jūsuprāt, tā ir pirmā krāsainā televīzija Latvijā. Mums tā Televīzijas šķiet. pārraide. Nu, tad skatāmies, vai jums bija taisnība. Tieši tā! Es padomāju, jums tik viegli veicās, man liekas, ka man būtu mazliet grūtāk, un man tā smadzene mazliet pakūpētu. Mums ir veiksme. Tev ir kaut kāds veiksmes rituāls, Brian? Jā. Vai to nevar atklāt? Es tikko Tas ir- izdomāju. Viņš Man tik- ir. Vai tu gribi to atklāt skatītājiem? Nē. Nē? Turpinam. Turpināsim spēli, labi. Tad nākamais pēc televīzijas, krāsainās televīzijas pārraides. Kas jūsuprāt ir? Aiziet! Es zinu pat, kurā gadā tas bija. Tu zini? Ai. Jā. Kā, tu esi tik pārliecināts par savu atbildi? Nu, man ir 2 varianti. Jā, bet viens no viņiem būs. Ticiet man. Pārdošanā nonāk pirmais vietālrunas iPhone modelis. Yes! Nē. Tu nepieņem. Tu gribi redzēt rēķinu. Es gribu redzēt, kad viņu uzrakstīja autors. Nē. Man likās. Ar to tu varēsi uzzināties pēc spēles. Ok, liksim nākamo notikumu. 3, 2, 1, aiziet. Joka pēc alfabēts. Vai jūs bērnībā fanojāt par šo dziesmu? Protams. Tā es iemācījos alfabētu. Nopietni, man Mums liekas, ka es sanāca. arī. Es visu laiku klausījos, es visu laiku prasīju saviem vecākiem uzlikt to dziesmu. Atklāsim, vai dalībnieki izvēlējās pareizo opciju. Jā. Tieši tā, kas jūs esat par gudriniekiem. Un tad automātiski kā nesenākais notikums paliek Kristapa Porziņa debija NBA. Es domāju, Jā. esat nopelnījuši savu mazus aplausus par šo spraigot Nevairāk. cīņu. Nevairāk. Vai kanāli man nodos punktu skaitu, kāds ir izveidojis pēc šīs kategorijas? Es domāju, ka mēs varam virzīties tālāk pie Agates. Vai tev bija pievelk varbūt kāda kategorija vairāk? Jā, man gribētos vairāk pārbaudīt savas spējas geogrāfijā, un tāpēc es labprāt izvēlētos uzmini vietu. Pirms mēs lecam iekšā Agates izvēlētajā kategorijā, paskatīsimies mazu video par Agati. Agate Caune, vieglatlēte, garo distanču skrējēja. Jaunajai sportistei ir tikai 20 gadi, bet viņai jau pieder Latvijas rekordi. Tos viņa uzstādīja 3 km stadiona skrējienā un 5 km šosejas distancē. 2023. gadā Agate saņēma 3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada sportiste. Wow! Agata, tu pirms tam izvēlējies tematu par geogrāfiju. Vai tev šķiet, ka tev ir tādas labas zināšanas par Latvijas apkārtni, teritoriju? Es ceru, ka jā, es mācījos vidusskolā padziļināt geogrāfiju, un mēs diezgan daudz mācījāmies tieši par Latviju. Es ceru, ka es neko nebūšu aizmirsusi. To jau mēs redzēsim tūlīt. To mēs tūlīt varēsim pārbaudīt. Tāpēc skatāmies noteikumu video. Uzmini vietu. Mums katram jāzina sava zemīte kā sava kabata.
Šajā kārtā pārbaudīsim, cik labi dalībnieki spēs savienot Latvijas vietas ar Latvijas cilvēkiem un labi zināmiem dabas un arhitektūras objektiem. Latvijas kartē ir atzīmēti 5 punkti, un dalībniekiem tie jāsvieno ar mūsu dotajiem pavadieniem. Šim nevajadzētu būt sarežģīti. Ja visas vietas atmin pareizi, tad var saņemt 5 punktus. Jums ir Latvijas kartē atzīmēti 5 punkti, un ir dotas 6 bildes, kuras jums ir jāsvieno ar konkrētajiem punktiem Latvijas teritorijā. Brian, kāpēc tu jau raudi? Vēl spēle pat nav pusē. Es nezinu. Mēs iesim cauri cipariņiem, un jūs man atklāsiet to bildi, kura jūsuprāt dar. Vai jūs esat gatavi? Pirmajam cipariņam. Nē. Draugi, man liekas, ir pienācis laiks noskaidrot, kāda bildīte slēpjas pie pirmā cipara jūsuprāt. Jā. 3, 2, 1, atklājam kartiņu. Ai, kungi. Ai, Brian, vēl nebeidz prom, mums vēl tevi mazliet vajag. Nē, viss kārtībā. Ko tu parādīji? Viss kārtībā. Nu, parādi vēlreiz. Es iedomājos par šo, man likās tā ir jūrmala. Nu? Tā ir arī jūrmala, vai ne? Jā. Atklāsim pareizo atbildi. Cipariņam 1 pieder bildīte, kas ir paceļamais tilts Ventspilī. Tā ir, jā. Paldies. Agate un Lauris jau nopelna 1 punktu. Tātad dosimies tālāk. Kura bildīte vai attēlā redzamā persona var būt pieder cipariņam 2? Ceļam gaisā. Ceļam gaisā. 3, 2, 1. Sorry. Es nezinu, es panikoju. Es zinu, ka tā nav Jelgava. Nē, nu jaunieti. Es zinu, ka tā nav Jelgava. Vai tu skaities patriots? Es zinu, ka tā nav Jelgava. Nu. Cik tev bija geogrāfijā skolā? Cik tev ir 9. tagad skolā geogrāfijā? 9 vai 8, nāc. Noskaidrosim atbildi. Brainu skolotāju, lūdzu viņu atstājiet vismaz vienu reizi pēc stundām. Un man mamma ir no Jelgavas vēl. Šausmīgi, nu kāds sakars tur tiem? Atklāsim pareizo atbildi. Un tā ir D, Yes. kas ir Tērvetes dabas parks, un Lauris un Agata atkal ir ieguvuši 1 punktu. Brian, tu pārāk neskupsti. Tev vēl ir iespēja atspaidoties, jo mēs kustamies pie numuriņa 3. Varbūt tu zināsi, kura bildīte pieder numuriņam 3. Varbūt tev vajag to rituālu kaut kā atkārtot, Brian. Man nevajadzēja pieminēt to rituālu. Nevajadzēja pieminēt. Man šeit augstākie spēki man tagad. Viss, viņi vairs neslēp. Jā. Vai esam gatavi pacelt bildīti? Nē. Brian, tu arī? Esam. Es tev dodu 3 sekundes sagatavot savu atbildi. 3. bildītai. 3, 2, 1. Ceļam gaisā. Man likās, šeit bija Latgalē. Jā. Un bet es domāju, tā nav noskaidrosim, Uga. vai tā ir pareizā atbilde. Cipariņam 3 pieder Ko? bildīte, Kura tā ir? kas Pareizi. ir Turaidas pils. Es zinu, es esmu bijis Turaidas pilī. Tu esi bijis. Es bet vai tu nopietni atceries? esmu bijis. Es nevaru izskaidrot, kas man notiek. Tu satraucies šobrīd? Jā. Dosimies pie 4. punkta Latvijas kartē. Kas slēpjas zem cipariņa 4? Zem cipariņa 4. Vai esam gatavi atbildēt? Jā. 3, 2, 1. Un jūs visi esat izvēlējušies gulbenes ģērboni. Vai tā ir pareizā atbilde? Izcili. Mums paliek pēdējais cipariņš, kas jau mums ir acīm redzami. Agate ar Lauru ir izvēlējusies reperi Ūgu, un arī Brians izvēlās Ūgu. Ja mūziku man vajag zināt, tas Vismaz. būtu dubult kauns man citādi. Būtu mazliet neveikli, ja tu būtu šajā jautājumā nokļūdījies, ne? Skatāmies, vai tā ir pareizā atbilde. Un jā, Ūga pieder Latgalei. Man ir ienākuši šīs spēles rezultāti, un viņi ir patiešām sīvi. Interesanti, kurš varētu būt pēdējais. Mums ir jādodas tālāk uz 3. kategoriju. Kamēr Brians veic šo grūto izvēli, mēs mazliet iepazīsim viņu tuvāk. Brians Martinsons. Meklēt Neapolē Romu, sacensties ar savu ēnu.
Brajants plašāk pazīstams kļuva konkursā Supernova, kur dziedot duetā Vēstulēs ieguva godpilno 2. vietu. Viņš jau kopš bērnības dzied koros, ansambļos un spēlē dažādas mūzikas instrumentus. Brajants kādreiz rīkoja koncertus ģimenes pulkā, taču šobrīd jau piepilda skatītāju rindas koncertos un festivālos. Kura no atlikušajām kategorijām piesaista tevi? Man sāk palikt bail izvēloties kategoriju, kuras iespējams kaut ko zinu, bet es domāju, jātic garam dvēselē. Es iešu ar lielāks vai mazāks. Lielāks vai mazāks? Lūdzu, noteikumu video studijā. Lielāks vai mazāks? Visam ir sava cena, un arī vērtējums, vecums, augstums, skaits. Tik daudz, ko mūsu dzīvē izsaka tieši skaitļi. Dalībnieku uzdevums jāpasaka, vai pa labi slēpjas lielāks vai mazāks skaitlis. Bet kāds ir temats? To Liepa jums tūliņ pastāstīs. Šajā kārtā var iegūt 5 punktus. Tad noskaidrosim, par kādu tematu mēs šodien spēlēsim šo kategoriju. Latviešu filmu IMDb ratings. Kādas jums ir attiecības ar latviešu filmām? Jūs skatāties latviešu kino? Limuzīnas Jāņnakts krāsā? Obligāti. Klasika. Tā ir klasika. Tas katram latvietim pie sirds. Gatavs startēt, zemais starts ieņemts? Yes. Visi uzmanās. Tātad, vai filmai Māsas ir, jūsuprāt, augstāks vai zemāks IMDb ratings? Visiem atbildes sakrīt. Skatāmies, kas ir pareizā atbilde. Tiešām zemāks, 7,4. Un tieši kā mēs runājām, katra latviešu sirsniņai tuvu Limuzīnas Jāņnakts krāsā. Vai šai filmai ir augstāks vai zemāks? Es skatos, Lauris izpaužas ir atradis savu iekšējo mākslinieku. Jā? Man nevajag riskēt. Tu riskēsi? Man vajag riskēt. Šī spēle ir tikai par riskiem. Šeit mēs tikai riskējam. 3, 2, 1... Brajants ir veicis lielu risku. Skatīsimies, vai tas atmaksāsies. Pareizā atbilde. Džeks vienkārši par 1,2. Ej, tu nost. Es vēlos... Bija tik ļoti pārliecināts. Es vēlos pateikt, ka es biju uzzīmējis īkšķīt ar smaidiņu pirms tam. Bet man Mums nav pierādījumi tam. Šo mēs neliksim iekšā, jā? Man ir. Šo mēs neliksim iekšā šajā reizē. Dosimies pie nākamās filmas. Mātes piens. Vai filmai Mātes piens varētu būt augstāks vai zemāks reitings kā Limuzīnas Jāņnakts krāsā? Limuzīnam ir diezgan augsts reitings, bet vai Mātes piens to varēs pārspēt? Jā. Jūsuprāt. 3, 2, 1. Atklājam atbildes. Jā, tu mānies, ja tu mēģini tā kā... Jā, es apgriezu, apskatoties jūsu. Skatāmies, vai dalībnieki ir veikuši pareizo izvēli. Zemāks, yes. Jelgava 94. Par Mātes pienu, ja? Salīdzinam ar Mātes pienu, jā. Vai esam veikuši atbildi? Jā. 3, 2, 1. Atklājam atbildes. Beidzot, kaut kas mainīsies. Tā. Vai Agatei Man jau... būs atmaksājies viņas risks vai nebūs? Skatāmies pareizo atbildi. Nekas nākamreiz. Patiesībā šī atbilde mani pārsteidz, jo man liekas, ka Jelgava 94 bija diezgan fantastiska filma. Es arī tā domāju. Mātes piens ir tāda smaga filma, bet es domāju, ka Jelgava 94 būs ar tādu. Man šeit viņa ir īpatnējāk. Jā. Īpatnējāk tas tāda. Es pilnībā piekrītu. Tev patīk tas rockstārs, mūziķis. Man patīk rockstārs. Kas vēlreiz parādi? Es mēģināju atvēl daudz ko ģitāru, bet laikam visi bez algam neizklausījās. Dodamies pie nākamās filmas. Un pēdējā filma ir Dvēseļu putenis. Šis jau ir pavisam smagais temats. Atbildes tika veikts ļoti ātri. Atklājam uz 3, 2, 1. Augstāks. Vai dalībnieki ir veikuši pareizo izvēli? Noskaidrojam to tieši tagad. Ir augstāks. Es jūs apsveicu. Šī kategorija ir noslēgusies.
Visas 3 kārtas ir noslēgušās, un pie manis ir pielidojis balodīts un iečukstējis man austiņā apkopoto punktu skaitu. Un tagad mums izveidojas sīva konkurence starp Lauri un Agati, jo jūs abi ieguvāt 14 punktus par šīm 3 kārtām. Pagaid, es vēl varu uzvarēt. Mums ir jāķerās klāt pie 4. kārtas, kurā mēs noskaidrosim īsto uzvarētāju, īsto karali, īsto goda ieguvēju. Spēlē reāli. Aiziet. Skatāmies noteikumu video. Atpakaļ skolā. Skolā mums ir jāzina viss par visu. Jābūt matemātiķiem, jārunā vairākas valodas, jāpiedalās ķīmijas eksperimentos, jāglezno, jādzied, jāsacer dzejoļi un vēl, un vēl, un vēl. Vai mūsu dalībnieki atceras, kā tas ir būt skolā un apgūt tik plašu tēmu klāstu? Pārbaudīsim to, nosūtot viņus atpakaļ skolā. Šajā kārtā skolēni pārbaudīs dalībnieku zināšanas, uzdodot jautājumus par tēmām, ko apgūstam skolā. Šī kārta var izšķirt spēles iznākumu, jo dalībnieki var iegūt 10 punktus, 2 par katru pareizu atbildi, lai uzvar labākais. Jautājumus jums uzdos esošie skolēni, kuriem ir sagribējies bišķīt pārbaudīt jūsu erudīcijas prasmes un kas tad jums tur galviņās notiek. Šo jautājumu uzdeva Dārta no Siguldas. Dažreiz rakstot arābu ciparus, es atminos par Romu, par Romas impēriju, par Jūliju Cēzaru, ko tik tā nav atstājusi pasaulē. Tādēļ mans jautājums ir tev, cik ciparu ir romiešu skaitļu sistēmā? Spriedze veidojās galvas kūp. Lauri, vai šis nav tāds Es jums tur sarakstīju. tavs zinošākais? Vispār nē, nu tik jau antīks es vēl neesmu. Ok. Esam gatavi atklāt atbildes? Jā, laikam. 3, 2, 1, Yes. Ko? 6, 6 un 5. Nu, tu biji tuvu, Lauri. Bet Kuros paskatīsimies pareizo atbildi. Vai jūs esat atbildējuši pareizi? Pareizā atbilde ir 7. Vai tev bija pareizi? Nevienam! Kas tur vēl? Bet kas ir? IV, X, MLC. Bet kā IV vai tad ir atsevišķi? Jā. Tā ir 0 parastais. Pagad. Tur nav Nē, nav romašs, vai nē. Dodamies pie nākamā jautājuma, ko uzdos Rudolfs no Cernikavas. Cik zilbas ir vārdā pret pulksteņa rādītāju virsiens? Vai jums skolā bija kāda konkrēta tehnika, kā jums mācīja zilbes? Šādi. Man bija tieši tā pati tehnika, cik pieskarās zods pie rokas reizes. Varbūt jums jāpamēģina šī tehnika. Ašais. Makvīns. Laura, tev tur mazliet grūtības? Viss kārtībā, Rāla? Tev palīdzēt? Es domāju, ka ir pienācis laiks paziņot atbildi. Ir 5. Aiziet 3, 2, 1. 9, 8, 8. Atkal atbildes šķeļās, bet noskaidrojam pareizo atbildi. Pareizā atbilde ir 8. Jā! Ļoti labi! Apsveicam! Ok, jūs atkal atgriezāties savā vilnī kopējā. Yes? Dosimies pie nākamā jautājuma. Latvijā varbūt nav tie augstākie kalni, taču mums ir viens, ar ko mēs lepojamies. Tas ir Gaiziņkalns. Tāpēc jautājums tieši jums. Cik augsts tad ir Gaiziņkalns? A. 310 metri, B. 312 metri vai C. 321 metrs. Šī bija Lizete no Rīgas ar savu jautājumu. Cik augsts ir Gaiziņkalns? Vai jums jau veidojas savas teorijas? Jā, man Jā. Izkrati to informāciju. Jāsaprot, jautājuma rakstītājs. Kā viņš domāja? Ko Lizete domāja, kas viņai bija galvā, kad viņa uzdev to jautājumu? Jā. Vai tur bija tāds 2 tuvos, jāskatās uz to, kas tāds... Tu mēģini atklāt kaut kādu tehniku, kā zināt, kas ir pareizā.
Bet zini, Tie ir kā? Kad viņu mēra vasarā vai ziemā? Ja nu es noroku bišķiņ no augšas. Jā, tur ir kupena, tur ir zāle. Aizved mājās ķerā, zeme bišķīt. Līdz video izdošanā aiziešu. Pačekoju. Jūsu atbildes ir 310. Jūs katrs izvēlējāties pilnīgi atšķirīgu atbildi. Noskaidrosim, kurš labāk pārzina Gaiziņkalnu. Atbilde? Pareizā atbilde ir B. 312 metri. Man laikam nav jāmācās psiholoģija. Okay. Tā, dosimies pie 4. jautājuma, kuru mums uzdos Olafs. Mans jautājums ir šāds. Demokrātija ir valsts iekārta, kurā augstākā vara pieder tautai, jeb pilsoņu vairākumam. Kurā valstī ir meklējams demokrātijas šūpulis? A. ASV, B. Grieķijā vai C. Ķīnā? Tā, atkārtošu Olafa jautājumu. Kurā valstī ir meklējams demokrātijas šūpulis? Vai tā ir ASV, Grieķija vai Ķīna? Ko tas nozīmē? Atklāsim jūsu atbildes. B. Jā. Visi jūs esat nolēmuši par labu Grieķijai. Tad noskaidrosim, vai tā ir pareizā atbilde. Un pareizā atbilde ir B. Grieķijā. Yes! Urā! Paldies Olafam. Jej! Jā, paldies Olafam. Un dosimies pie šīs kategorijas pēdējā jautājuma. Apkārt ir daudz krāsu, bet kādas ir 3 pamatkrāsas? A variants – sarkana, zaļa un zila, B variants – sarkana, dzeltena un zila, vai C variants – oranža, pelēka un zaļa. Tātad jums ir jānosauc, kuras no dotajām krāsām ir pamatkrāsas. Vai tā ir A – sarkana, zaļa un zila, B – dzeltena, zila un sarkana, vai C – zaļa, oranža un pelēka. It kā ļoti vienkāršs jautājums, bet tur ir tāda izvēle starp divām opcijām, ne? 3. Starp 3? Tur ir 3. Nu, bet tādām... Paga. Tā, tu mums jauc galvu. Tas bija tāds kā ir mans uzdevums, jā. Jūs pārliecināts? Man jābūt. Okay. Man jāzina. Jā. Tev ir jāuzvar. Man ir es nevaru uzvarēt vairs. 3, 2, 1. B. A un B. Noskaidrosim, kurš tad ir atbildējis pareizi uz šo jautājumu. Pareizā atbilde ir B. Sarkana, dzeltena un zila. Tā ir. Agata, tomēr kaut kur nokļūjies. Kura krāsa tevi tur samulsināja? Tur ir starp zaļu un dzeltenu. Jā, un es visu laiku tur domāju, vai dzeltens ir tā pamatkrāsa vai nav. Bet tagad zināšu. Man tev ir jautājums. Kā dabūna zaļa krāsa? Zaļa krāsa, dzeltena ar zilu sajauc? Jā. Paldies, tagad zināšu. Loģika. Labs, bet īstenībā es arī biju starp šo izvēli. Ja C uzreiz atkrita, un tad... Jā. Bet man nav naids pret C. Varbūt tev ir jāsaka petīcija, ka pelēko krāsu vajag ieviest par pamatkrāsu. Nē, man nepatīk pelēko krāsu. Šī patiesi saspringtā spēle ir noslēgusies. Mūsu 3 dalībnieki ir pilnībā nosvīduši. Viņu smadzenes ir jau sačokurušās kamolā no tā, cik daudz tās šodien tika darbinātas. Bet pie manis ir atnākuši jūsu iegūtie punktu rezultāti pa visām 4 kategorijām. Godpilno 3. vietu šodienas spēlē iegūst Brians ar iegūtiem 17 punktiem. Tu tiki tālāk nekā man likās. Jā, Malacis. Ko tas nozīmē? Nākamo! 2. vieta. 2. vieta izšķirās starp Agati un Lauri. Intriga ir, bet tomēr 2. vietu šodien iegūst Agate. Apsveic tevi ar 2. vietu un mūsu spēles uzvarētājs Lauris. Lauris. Reili. Lauri, tu tā kā raķete pacēlies pēdējā jautājumā un aizšāvi
sevi uz uzvaru kosmosā. Es gribu būt kā fiņķis. Oh! Tā nav raķešu zinātne. Un tas nav arī burvju triks. Kas tad tas ir? Mīlestība. Tā tas ir. Un tagad skatāmies rezultātu kopvērtējumu tabulā. Tik tiešām, Brian, mīlestībā ir spēks. Spēle bija tik sīva, ka Lauris tikai pēdējā jautājumā aizskrēja garām Agatei un izrāva uzvaru šajā spēlē. Bet vai Laura pēdējo metru izrāviens ir palīdzējis viņam nokļūt uz piedestālu? Jā! Lauris šobrīd ierindojas 2. vietā. Tomēr no 1. vietas joprojām nav izdevies gāzt pludmales volejbolistu Ardi. Varbūt tas notiks nākamnedēļ, kad erudīcijas šovā reāli viesosies 3 jauni dalībnieki. To mēs vēl uzzināsim. Paldies, dārgais, mīļais skatītāji, ka tu šodien biji kopā ar mums šajā spēlē un dzīvoji līdz visām saspringtajām emocijām. Ar mani kopā bija burvīgais Lauris, burvīgā Agata un Brians. Burvīgais Brians. Paldies tev, paldies kolēģiem. Fantastika, fantastika. Paldies, skatītāji. Man liekas, ka mums visiem ir jānāk apskauties vienā burvīgā, milzīgā grupagā. Paldies jums, ka jūs izvediet spēli. Mēs centāmies. Man ļoti nepatīk. Kāpēc? Nē, bija forši. Paldies. Tev labi gāja. Tu sākumā izties tik satraucies, bet beigās jau tev aizgāja viss tā kā... Nevajadzēja riskēt. Vajadzēja ticēt limuzīnam. Tu neatklāsies ar noslēgumu? Bet tev vajadzēja iet uz risku, saproti? Tu biji tādā situācijā nonācis, Tā ir ka tev bija jāriskē. Jā. Es nezināju, ka ir 10 punkti 4. kārtā. Tas ir mans. Es, man liekas, to pateicu 5 reizes. Jā? Nē. Nē. Es tikai neklausīs. Nē. Tev gan jau pateica, bet... Labi, nākošais iečukstēšu tev austiņā, jā. Jā. Nākošais? Es esmu katrā runā. Jā. Nē, es apsveicu. Paldies par spēli.